Pirmdiena Džilindžers, G-Spots, mērs pret mēru un partijas Latvija pirmajā vietā mēra amata kandidāts Ainārs Šlesers. Sveiks, Ainār! Sveiks! Turpinam! Uz priekšu. Sākam ar Rīgas budžetu. Nu pat esošais domas sasaukums pieņēma jauno budžetu ar vēsturiski lielāko deficītu 220 miljoni. Kā tu varētu to komentēt un ko tas nozīmē nākamajam sasaukumam? Šī doma strādāja 5 gadus praktiski jau. Jo šis garais sasaukums bija ārkārtas vēlēšanas, apvienoja 1 gadu ar 4, un tur bija jābūt kādam rezultātam. Šodien mēs redzam to, ka, kā jau es esmu vairāk kārtīgi teicis, koncerta zāle nav uzbūvēta, jauni tilti nekādi tur nekas nav būvēts. Nu, protams, tiek turpināti iesāktie projekti, bet tā, ka kaut kāda baiga attīstība nekas nav bijis. Un skaidrs ir tas, ka ir lietas, kur var ietaupīt, un, protams, tā šķērdēšana tur ir notikusi pa labi, pa kreisi, jo administratīvais aparāts ir pārāk liels, uzblīdis, bet lielākā problēma ir tāda, ka rīznieku skaits samazinās. Atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, kur Tallinā un Viļņā palielinās iedzīvotāju skaits, Rīgā samazinās. Un mēs redzam to, ka daudz cilvēki ir pārbraukuši uz dzīvi Mārupē, tepat Ogrē, Jelgavā, Ādažos, Berģos, Jūrmalā un tā tālāk. Un iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir lielākais ieņēmums pašvaldību budžetā, tiek maksāts citās pašvaldībās. Tā ir arī atbilde, un plus investīcijas nepietiekoši ir bijis pēdējos gados. Ja šodien pajautā cilvēkiem uz ielas, kādus investīciju projektus Rīgas doma ir realizējusi pēdējos 5 gadus, cilvēki nenosauks praktiski nevienu. Tas, ka tur notiek kādas ielas remonts, bet ja sētnieks tīra ielu, tas ir viņa pienākums. Rīgas domai kaut kas ir jādara, bet kaut kas liels, nekas liels nav noticis. Tāpat tās Jūrmals, tā šosejas remonti, kas notika, tur jau tikai virskārtiņa tika nomainīta. Pagaidīsim pavasari 1-2 gadus, un tās risks atgriezīsies, jo man kā bijušam satiksmes ministram tā tehnoloģija labi zināma. Ja tu nenomaini pamats, un tie pamati jau ir principā nokalpojuši, tad virskārtas nomaiņa, atliek tikai izbraukt kārtīgām smagām automašīnām. Tagad pēc ziemas mēs to jau tagad varam sākt just, un viss mainīsies. Jā. Reāli tur būvdarbi bija jāveic pavisam savādāk, tā kā tas bija tajā posmā aiz Rīgas, kur bija jānomaina pamatu, un tad tas ceļš var kalpot daudz ilgāk. Tā kā principā nemākulība nespēja nodrošināt budžetam lielākus ienākumus, un gala rezultātā arī ekonomiskā situācija Rīgā parāda to, ka Rīga ir kļuvusi nepievilcīga starptautiskam biznesam. Ja? Un daudzi projekti šeit tiek realizēti ne tāpēc, ka Rīgas doma viņus šeit ir ievilkusi, bet tāpēc, ka privātie uzņēmumi paši vienkārši piesaista partnerus, realizē un kaut ko dara. Rīgas domas iesaista, es teiktu, tā ir mērām ar mīnus zīmi. Tas, ka Rīga ir skaista pilsēta, Hansas pilsēta, vēsturiski tā ir bijusi kā tāda pērle, viņu sauca gan pa tādu austrumu Parīzi un arī Armisteda laiks. To parīzieši nekad nav sapratuši, kāpēc? Labi, bet mēs esam bijuši zem vāciešiem daudzus gadus. Varbūt tāpēc, ka tur ir kaut kāds šarms, tajā pilsētā ir 100 gadi zem Zviedriem, Krievijas impērijā, kurā sabūvēja visu jūgenstilu līdz Pirmā pasaules karam. Tā kā tas viss ir bijis, bet tam nav nekāda sakara esošo Rīgas doma. Ir jābūt vilkmei, un tas, kas patreiz notiek, ka principā, ja pajautā uz ielas cilvēkiem, kas ir Rīgas mērs, es teiktu tā, liela daļa pat pateiks, mēs nezinām. Mēs nezinām. Tāpēc, kad mēram vajadzētu būt cilvēkam, kas nāk ar uzstādījumiem, ar vīzijām un tam virzītājiem, jā. Šodien, diemžēl, ne mērs, ne vicemēri, neviens neko nav darījuši. Un tas, ka viņi pēdējā laikā nodarbojušies tikai ar pieminekļu demontēšanā, viena lieta tur bija jādemontē uzvaras piemineklis, vai ne? Bet viņi tagad ķērušies visiem pārējiem pieminekļiem, tagad strēlnieku pieminekļiem grib pieķerties klāt. Puškina piemineklis, labi, ir viņš vai nav, jautājums, vai cilvēki no tā dzīvos labāk?
Nu, ja tas būtu tikai tā, ka viņi dara, tāpēc, ka tur ģeopolitika pamainījusies, ja viņi būtu tik naski uz jaunu projektu realizēšanu, kā uz pieminekļu jaukšanu, kā uz ielu nosaukumu pārdevēšanu, tad varbūt es paklusētu. Bet realitāte tāda, ka viņu esošā saimniekošana tiek vērtēta ar lielu mīnuszīmi. Bet mans jautājums ir par budžeta deficītu, un ko tas nozīmē jauniem tas nozīmē to, ka šodien mēs esam parādos līdz ausīm, tāpat kā Vienotība ir nodrošinājusi pēdējos 15 gados ārējo valsts parādu 21 miljārdu, tā arī tas pats budžeta deficīts būs Rīgai. Tas nozīmē, ka pēc nākamajām vēlēšanām es apzinos, ja rīdznieki atbalstīs mani kā nākamo mēru un es uzvaru vēlēšanās, tad es saprotu, es nonākšu pie sasistas silas. Man ar to budžeta deficītu mīnus 220 miljonu ir jārēķinās, un man būs jādomā, kā palielināt ieņēmumus. Ja. Man nav citu variantu. Ja. Es labi apzinos, ka kļūšana par mēru tā nebūs kaut kāda tāda pagodinājums. Tas ir smags darbs 24/7, kur būs jāpiesaista investīcijas, darba vietas un gala rezultātā, lai cilvēki sāk deklarēties. Un kopš pēdējās reizes, kad mēs ar tevi šeit diskutējām, piemēram, par sabiedrisko transportu, to, ko es pagājušais teicu. Es publiski skaidri nodefinēju pozīciju, jo es jūtu, vienkārši pateikt, sabiedriskais transports būs bez maksas. Cilvēki daudz saka, no kurienes nauda? Skaidrs, ka kaut kur nauda jāņem. Un es sociālos tīklos sāku skaidrot ļoti precīzi, kad es piedāvāju bezmaksas sabiedrisko transportu visiem Latvijas iedzīvotājiem, ne tikai rīdziniekiem, bet tie, kas nav deklarēti Rīgā, ja viņi atbrauc, piemēram, līdz Spicē vai Alfai vai Akropolē, noliek mašīnu kaut kur tajā rajonā, viņi var bez maksas braukt sabiedrisko transportu. Bet, ja viņi brauc pilsētā, lūdzu, apmēram 3 eiro būs jāmaksā. Protams, tur ir vajadzīgs vēl aprēķins, bet kāpēc es par to runāju? Tas ir veids, kādā veidā mēs mēģināsim palielināt ieņēmumus valsts tajā Rīgas budžetā. Jo es skaidri pasaku, ja jūs negribat maksāt, piemēram, dzīvodami citās pašvaldībās, bet strādādami Rīgā, ja jūs negribat maksāt šos 3 eiro, deklarēties Rīgā un jums nebūs jāmaksā. Jūrmala tādā veidā pārvilina daudzus iedzīvotājus pie sevis, viņiem ir virkni atlaides, arī bezmaksas transports. Tas pats jādara Rīgai. Rīgai ir jāpanāk, lai pēc iespējas vairāk cilvēki gribētu dzīvot Rīgā un gūtu no tā labumu. Un bezmaksas sabiedriskais transports būs tas, kas attiecīgi ļoti daudziem dos iespēju pieņemt lēmumu, vai viņi deklarēsies Rīgā vai nedeklarēsies. Bet tad, to, ko es saprotu, tad kaut kādā ziņā tā ir kaitniecība pieņemt šādu bez deficīta budžetu, ņemot vērā, ka viņu pilnvaras drīz beigsies. Nē, viņi nevis bez deficīta, bet viņi pieņēma ar deficītu. Ar deficītu, jā, 220 miljoni. Nu kā, viņi principā saprot, ka viņu laiks iet uz beigām. Tas ir viņu budžets, vēlēšana budžets. Knāps katrai partijai tur tagad veiks īpašu kontroli, cik katra partija varēs tērēt. Tas, ko viņi dara, viņi uztaisa 220 miljonu deficītu un uzskata, ka šis deficīts ir daļa no viņa priekšvēlēšana kampaņas, ar ko viņi teiks, redziet, mēs te turpinam strādāt, lai gan redzēja jaunā Vienotība, tad viņi jau ir bankrotējusi partija. Šodien izskanēja informācija, ka Rail Baltica projekta vadība paziņoja, ja nauda neienāks iekšā, visi darbi, arī zelta pāļa būvniecība beigsies, jo par to valsts nemaksā, nepilda saistības. Viss Vienotībai ir jāaiziet gan nacionālā līmenī, gan Rīgas līmenī. Viņi ir noveduši šo valstu un Rīgu praktiski līdz bankrotam, jo dzīvot un aizņemoties katru gadu pa 2 miljārdi, tas ir tāpat kā mēs ar tevi. Gribam kaut kur paceļot, aizējam bankā, lai iedot mums miljonu, un uz goda vārda, ja, un lai iedot mums... Nedos. Jā, tieši tā, valsti iedod, ja, un viņi uzliek tās saistības, kuras būs jāmaksā mūsu bērniem, mazbērniem, nākamajām paaudzēm, bet 21 miljardi tā ir vājprātīga nauda, un tagad plus vēl 220 miljoni gada deficīts ir Rīgā, kas ir 11% no kopīgā budžeta. Tas ir, situācija ir ļoti smaga, tā kā darbs būs ļoti smags, bet, kā jau es saku, man tas zināmā mērā pat varbūt tās rada tādu intrigu, izvilkt to Rīgu no tā purva ārā. Izaicinājums labs. Tas ir izaicinājums. Ne pirmo, ne pēdējo reizi, bet redzi, man ir tas
plāns, kā piesaistīt investīcijas, kā radīt vairāk aktivitātes Rīgā. Es ar to esmu nodarbojies daudz, bet, piemēram, tur Rīgā strādā tagad politiķi, pat uzvārdus negribu saukt. Viņi saka, ka mēs piesaistīsim investīcijas. Nu, ko tu vari piesaistīt? Dzīvē neesi. Tu visu mūžu esi strādājis valsts kaut kādā amatos, ja, un tagad viņš stāsta, viņi piesaistīs investīcijas. Nu, tā. Bet tu, Ainārs, saki, nu labi, vienotība ir, kā saka, bankrotējusi. Jā, viņa ir bankrotējusi, bet viņa joprojām spīdzina un iznīcina, turpina šo valsti. Es šodien skaidri pateicu, vienotības valdībai būtu jāatkāpjas. Nu labi. Viņiem būtu jāatkāpjas. Pieņemsim, atkāpjas. Vai notiek tāds brīnums, ka Rinkevičs izsludina ārkārtas vēlēšanas? Kāda tad būtu jūsu partijas rīcība šajā gadījumā? Nu, ja viņš izsludinātu, pieņemsim. Man tas der. Mēs esmu pārliecināts, ka mums ir visas iespējas uzvarēt nākamajās vēlēšanās. Bet tu jau vairs nedomātu par Rīgas mēru. Tu jau domātu par valsts. Es esmu skaidri arī tev teicis. Mans mērķis ir nomainīt varu Rīgā un kļūt par mēru. Uz nākamajām vēlēšanām es nestartēšu, bet es būšu partijas premjera amata kandidāts. Vienīgais amats, uz ko es būtu gatavs mainīt Rīgas mēru, pēc kļūšanas par Rīgas mēru, tas ir premjera amats. Uz Saimu es nestartēšu, godīgi spēles noteikumi. Es netaisos Rīgu kaut kur pamest, ja, bet es apzinos to, ka mūsu valsts ir ļoti smagā situācijā. Tā kā, ja pēkšņi visā Latvijā nobalsot un teikt, mēs gribam, lai Ainārs kļūst par Latvijas premjeru, tad tas ir vienīgais amats, uz ko es būtu gatavs mainīt Rīgas mēra amatu. Jo aizejot par premjeru, es Rīgai dotu pietiekoši lielu atbalstu, jo daudz lietas, kas rada problēmas Rīgai, tas ir nacionālā līmenī. Tā ir likumdošana. Tāpatās kā tagad ir apmēram vairāk kā 130 miljoni eiro mēs liekam izlīdzināšanas fondā. Nu, to arī jāpārskata, ja tas nav normāli. Kad, 138. Jā, tas ir vairāk, nu, es domāju, ka būs vēl vairāk. Bet tur var kaut ko izdarīt ar to? Ir jāapskatās. Nē, nu kā, tas, ka Rīga var atbalstīt kaut kādas pašvaldības, tas ir pašsaprotami, bet nevar būt tā, ka vecā sistēma, kas ir vēsturiski izveidojusies, ka ir pašvaldības, kurām tiek dota nauda un kurām principā pat nav jāsasprings daudz. Viņi zina, ka viņiem tur kaut kāda nauda tāpat tās iedos. Es domāju, ka tur būtu jāpārskata tās proporcijas un tam ciparam noteikti vajadzētu būt mazākam, bet kā jau es teicu, valstī problēma ir ļoti daudz. Pat ja mēs, piemēram, tur, nu, atteiksimies nevis no 30% ierēdniecības baltām apkaklītēm, bet no 50%, ja, tas tāpat nepalielinās ieņēmumus. Tas samazinās izdevumus, kas ir jādara. Jo, lai tu uzlabotu bilanci, viens solis ir samazināt izdevumus, otrs ir palielināt ieņēmumus. Ja ieņēmumu palielināšana, tā ir tā problēma, ko jau arī es tev esmu teicis. Mūsu budžets pretstatā Igaunijas budžetam Latvijā ir par 9 miljārdiem mazāks, ja mēs izlīdzinām cilvēku skaitu. 9 miljārdi tā ir nauda, kuru mēs nevaram atrast vienkārši samazinot birokrātiju. Tā nauda ir jāpalielina caur ekonomisko izaugsmu. Piemēram, tagad ir runa par Latvijas bankas vadību. Nu, virza tagad Purgaili. Ir viņai vairums balsu. Jā, viņa vadīja Fuktuku. Nu, viņa bija tā, kas aiztaisīja to visu finansēšanu. Viņa principā tur darīja tā, lai tā finansēšana aizietu līdz minimumam. Principā tā, ka nauda muka projām, Leiši tagad uzrāva augšā visu finansēšanu, savu finanšu sektoru, un tagad viņu liek pa Latvijas bankas vadītāju. Nu, tu nevari katru cilvēku, policistu likt par biznesa attīstītāju. Šodien Latvijas bankas vadībā būtu vajadzīgs cilvēks, kas nāktu ar stratēģiju, kā attīstīt, kā palielināt finansēšanu, bet viņi nodarbojasies tieši ar biznesa aizvēršanu. Ciet, nu ļoti vienkārši. Nu, mēs tagad ar tevi teikt tā, jāizvar visi atlikušie Rīgas restorāni un kafejnīcas. Nu, viens lēmums un visu aizvaram. Aizvērt ir vieglāk nekā atvērt. Pie atvēršanas ir daudz lielāks darbs jāiegūt. Bet ja koalīcija vienojas, jūs jau neko tur nevarat izdarīt. Nu, tas, ko daudz cilvēki arī sociālos saka, jā, bet Šleser dari kaut ko. Es varu darīt tikai caur vēlēšanām. Man Saeimā ir 9 balsis šodien. Es nevaru ar 9 balsīm izveidot jaunu valdību. Bet tu teici par prezidentu. Es domāju, ka vienīgā reālā valdība, ko varētu vēl izveidot šeit,
par kuru mēs varētu izvērtēt iespēju, tas ir valdība bez vienotības. Vienotība nedrīkst būt valdībā. Jo viņa piesedz visas neizdarības. Prokuratūra tagad, ģenerāla prokuroram svarīgi pārvēlēšana, viņš nedrīkst kritizēt tur politiķus, partijas un tā tālāk. Skaidrs, ka vienotībai 26 mandāti, viņam ir svarīgi nepazaudēt šo 26 mandātu atbalstu uz pārvēlēšanu. Jautājums, vai prokuratūra ieviesīs tagad kādas uzsāks krimināla lietas apsūdzības, izvirzīs, piemēram, Kariņam, vai kādam citam vienotības līderim. Kā var, piemēram, to kancelēs vadītāju saukt pie atbildības? Kariņš tēlo pamuļķītu, viņš lidinājās vairāk gadu garumā privātām lidmašīnām, viņš saka, es neko nezināju, gulēju. Prokuratūra saka, ka vainīgs ir tas, kas formāli tur pārskaitīja naudu, bet tas, ka premjers, kurš vada valdību, viņš var nomainīt kancelēs vadītāju. Ja tas kancelēs vadītājs redzēja pasūtījis tur privāto lidmašīnu, kas ir pretēji kaut kādām normām, ētikai un likumdošanai. Bet viņš neko nedarīja. Un tagad sanāk tā, ka tagad tos mazos cilvēciņus liks cietumā, Kariņš un pārējie vienotības dūži, kas šo valsti vada 15 gadus, viņi... Maziem cilvēciņiem ir visas iespējas runāt. Šodien, un tas protests kļūst aizvien lielāk, kā es saku, vēl ir iespējas šajā saimā vienu valdību izveidot, bet tai jābūt valdībai bez vienotības. Profesionāļu valdība saucās. Partijām jāvienojas, kad jāliek profesionāļu ministri, iespējams daudz jāņem pilnīgi no malas, no biznesa sektoriem, kas nāk un sāk rūkāt. Jo no vienas puses teiktu, man partijai reitings iet uz augšu, mēs esam otra populārākā partija. Problēma ir tāda, ja paliek šī valdība vēl nākamo pusotru gadu līdz 26. gada oktobrim, tas maksās ļoti daudz. Vienotība, pat viņu atbalstītāji ir teikuši, ka pagājušā gadā neviena reforma nav notikusi. Neviena. Par Real Baltiku neviens lēmums nav pieņemts. Siliņa nevienu lēmumu nav pieņēmusi par Real Baltiku. Par Air Baltiku visi plātās arī nezin, ko darīt. Kur bija tie saucamie uzņēmumu kotēšana biržā? Kaut viens uzņēmums ir kotēts biržā. Ja jūs tik drosmīgi gribat kotēt kaut ko, tad pasakiet. Tad viņi saka, mēs darīsim to, un nekas pilnībā nenotiek. Jo gribēja Tēlijas akcijas atpirkt, cik saprotu. Pasarga Dievs, jā. Kas saka, pasarga Dievs. Vēl griba mežus nopirkt, jā. Iedomājies. Zviedri ir nopirkuši mežus Krievijas tūmā. Jā, pensiju fonda pieņemami finansējuši. Tagad laikā, kamēr karš Ukrainā vēl nav beidzies, mūsu baleliņi, šī valdība grib atpirkt šos mežus un runā par 500 miljardu vai par miljardu cenu. Biznesā ir tā. Ja tu gribi kaut ko nopirkt, nebļausties, ka tu gribi pirkt. Nedzen cenu uz augšu. Ja valdība pasaka, ka mēs gribam pa 500 miljardiem miljardu, tad kāda domā, kāda cena būs tuvāk 500 miljardam vai tuvāk miljardam? Tuvāk miljardam? Skaidrs, tad 500 miljardu pārmaksās ļoti, ļoti vienkārši. Un tad ir jautājums, kuriens to ņemt naudu? Nē, budžeta nauda nebūs. Viņi grib paņemt pensijas fonda naudu un iegrūst tagad laikā, kamēr vēl Ukrainā karš nav beidzies. Mums tagad atbraucas Zviedru kontingents NATO sastāvā. Viņi tagad ir. 200 karavīri. Jā. Kāpēc vajag pirkt šodien kara laikā pa miljardu zemes no Zviedriem? Lai viņi aizsargā savu zemi, kas ir Krievijas pierobežā. Pat no šī aspekta ģeopolitiskā labāk, lai tā zeme pieder Zviedru pensionāriem, pensiju fondam, karš beigsies, tad domāsim. Bet skaidrs, ka valsts nevar nodokļu maksātāju naudu rīkoties un iet un izpirkt privātās kompānijas, pa to pašu Tēlija. Problēma ir tāda. Uz Tēlija, nevis Tēlija, bet uz TET bāzes, uz LMT bāzes būtu tiešām iespējams attīstīt biznesu, veidot Silīcijas ieleju. Tikai šis neprofesionālais, birokrātiskais aparāts, politiskā vadība, visam, kam viņi ķerās klāt, visur ir zaudējumi. Ja? Tad labāk, lai tie Zviedri joprojām pārvalda, vismaz valsts budžetā ienāk kaut kāds dividends no peļņas, ja viņi ienāks iekšā, jo pa kādu naudu viņi grib nopirkt. Es pateikšu tā, viņi paņems bankas kredītu, ieķīlās akcijas, tās viss, un valsts vairs nesaņems nekāds dividends nākamo 10 gadu laikā, un tu tici, ka būs peļņa? Jā, valsts uzņēmumu nebūs. Un tad ko viņi noliks par jauno TET vadītāju?
Kāda būs padoma? Mēs tikko jau runājām. Vasks tikko demisionēja, lūdzu, nolaida līdz bankrotam Air Baltiku, lai ietu vada tad Tetija. Normāli. Viņš jau vēl daudzās padomēs. Bet par to iet runa. Vasks jau māka visu. Tagad atbrīvojās Air Baltics ir nolaists līdz bankrotam. Varbūt Vasku tagad liks arī padomē, kas saka, lai gan viņš jau, man liekas, arī tur ir bijis. Labi, atgriežamies pie Rīgas budžeta. Man varbūt tu zini, kāpēc tas ir, es tā bišķi nesaprotu. Kāpēc, piemēram, nākamā gada budžets ir janvāra beigās tiek pieņems? Nebūtu loģiski gada beigās pieņemt budžetu? Redzi, tas ir, viņi gaida, kādi būs cipari, prognozi un tā tālāk. Bet tur jāsadala divas daļas. Viens ir, jo tu vari dzīvot arī izejot no 1.12. Pat ja tu budžetu nepieņem valstī, tad nav jau tā, ka viss apstājās. Tad principā tu dzīvo ar veco budžetu un to 1.12. tu saņem tā kā iepriekšējā gadā. Bet ir divas lietas. Tas, kas attiecās uz kaut kādām algām, piemēram, kaut kādām sociālām izmaksām, to tu vari teorētiski, bet pareizāk, protams, to pieņemt nevis janvārī, bet pieņemt kaut kādā vēlākais novembrī. Tas būtu pareizi. Nezinu, kāpēc janvārī. Bet otra lieta ir tāda, ka šo budžetu pieņemot ir jāsaprot, ka ir investīciju sadaļa. Piemēram, būvniecība, ceļu būvniecība. Ja apstiprina budžetu, tad tikai pēc tam tu vari sludināt konkursu. Tagad ir janvāris un ir silta temperatūra. Būvniecība var notikt. Kāpēc nenotiek daudzos objektos? Tāpēc, kad konkursu nav izsludināts. Un sanāk tā, ka tu izsludini to konkursu, un viņš beidzās kaut kad vasarā, un būvniecība sāka rudenī. Un daudzās pašvaldībās, ko mēs redzam, sāka būvēt rudenī, un tad apstājās ziemā viss. Un tad gaida pavasari. Tas ir idiotisms, tas, kas notiek mūsu valstī. Investīcija budžeti, sevišķi tie, kas skar, piemēram, autoceļus, ko nevar pabeigt vienā gadā, tiem būtu jābūt izsludinātiem un apstiprinātiem jau iepriekšējā sezonā, un darbus tad tu sāc nākamā gadā. Viņi nevar tā, tāpēc, ka viņiem redzēja apstiprina to budžetu vienam gadam. Piemēram, tu gribi uzbūvēt rūpnīcu. Bet tu nezini kopīgo budžetu. Tu saki, man vajag šajā gadā tik un tik. Jā. Un tad nākamais gads, tu saki tik un tik, bet tā privātie jau nerīkojas. Privātie, ja viņi būvē kādu rūpnīcu, ēku, viesnīcu, da jebko, viņi apstiprina budžetu kopā. Un tas budžets attiecīgi jau ir saistošs vairākiem gadiem uz priekšu, un tad tu vari efektivizēt. Tad tagad sanāk tā, ka viņi to budžetu apstiprina katru gadu, jo tas ir jāmaina. Tas ir jāmaina. To var vienkārši deputātiem nolemjot vadībai principā izmainīt. Rīgas doma var nākt ar iniciatīvu, griezties pie valdības vai pie Saeimas un aicināt grozīt likumdošanu konkrētajās vietās, lai mainītu, piemēram, tā skaitā arī budžeta pieņemšanu. Jebkurus jautājums, viss, kas ir tagad noteikts likumdošanā, to var mainīt, mainot konkrēto likumu. Bet tas ir jau valdības jautājums un parlaments. Nē, bet kā, es neesmu kaut kā dzirdējis, ka Rīgas mērs būtu nācis ar kaut kādu iniciatīvu, tādu skaidru un, piemēram, aicinājis valdību tur mainīt likumu tur, vai kaut ko citu. Tas, ka viņi nāk un lūdz naudu tur no Eiropas fondiem, to mēs esam dzirdējuši. Bet tādas likumdošanas iniciatīvas, kā izmainīt budžetu, piemēram, vai kā izmainīt likumus, kas varētu ietekmēt budžeta pieņemšanas kārtību, neesmu dzirdējis, ka Rīgas vadība to būtu darījusi. Bet jaunajam sasaukumam tātad uz tekošo gadu būtībā ir saistoši visas šīs budžeta opcijas. Tur neko nevar mainīt vairs, kaut ko improvizēt, pārmest, pārmainīt. Par kādu projektu, tad attiecīgi tev viņš jāfinansē. Tu atnāca patiesībā, tur jau saistības par kaut ko ir uzņemtas. Līdz ar to mēs esam ķīlnieki, bet kā jau es teicu, es negribu kļūt par Rīgas mēru, lai vienkārši sēdētu un neko nedarītu, skatoties uz to budžetu, kurš velk to Rīgu tajā purvā. Mans mērķis būtu uzreiz, kā jau es teicu, vismaz 30% birokrātijas nogriešana. Es apzinos, ka pasakot šo frāzi skaļi, es pazaudēju daudzas balsis no ierēdniecības puses. Tās tāpat ir vienotības balsis. Bet, kā es teicu, ir arī tādi ierēdņi, kas ir tiešām profesionāļi, kuriem tas viss jau tā līdz kaklām. Viņi gaida, ka Šlesers nāks. Pie manis jau griežās cilvēki. Es individuāli, privāti tiekos jau, neoficiāli jau, tā skaitā arī Rīgas domas amatpersonām,
kuras gatavojas varas nomaiņai, jo viņi saprot, vara mainīsies, un viņi jau nāk un ar piedāvājumiem. Viņi saka, mēs iedosim priekšlikumus, ko vajag mainīt, lai tā situācija mainītos. Tā kā es viennozīmīgi došu iespēju tiem ierēģiem, kas profesionāli ir gatavi strādāt manā vadībā, nākt un piedāvāt, kādā veidā realizēt šīs reformas. Un skaidrs, kad profesionālie cilvēki varēs turpināt strādāt, bet, protams, tie politizētie birokrāti, kas ir salikti, kas atrodas ne savā vietā, un viņi attiecīgi arī visu to čakarē, tiem būs jāpazūd ļoti ātri. Bet, ja paskatāmies pa pozīcijām, tas tā kā ir ok, ka lielākā pozīcija jaunajā budžetā ir kaut kāda 36% izglītībai, un tur kaut kāda 26% ir infrastruktūrai, un tad tur ir kaut kādas mazākas pozīcijas. Tas tā kā ir ok? Es nevaru runāt par procentiem, jārunā par pamatas summām un jāskatās precīzi. Nu, piemēram, 300 miljoni investīcijām. Tas ir proporcionāli ok? Vēlreiz saku, mums nacionālā līmenī pa 9 miljardi mazāk ir budžets. Ja? Nevis par procentiem, bet par 9 miljardiem. Tas nozīmē, ka Rīgas budžets proporcionāli Tallinas budžetam ir krietni mazāks. Vienīgais veids, kā mēs varam radikāli daudz ko izmainīt, ir piesaistīt privātās investīcijas. Vietējās un ārvalstu. Nav citas formulas. Cerēt uz Eiropas fondiem mēs varam, bet Eiropas fondi, tad jāstāv ar izstieptu roku cerībā, ka kaut ko iedos. Protams, Rīgai jāapgūst tie fondi, kas Rīgai tā kā pienākas, bet privātās investīcijas, tas ir tas, kas jāģenerē, tas ir tas, kur es redzu manu stipro pusi, kur mēs strādāsim visos virzienos, lai šo privāto investīciju būtu daudz vairāk. Jo, piemēram, tagad arī braucot uz mūsu intervijas, klausījos Latvijas radio, un tur tieši runāja par to, cik cilvēki tur gada laikā ir atgriezušies no ārzemēm un cik tur varētu atgriezties. Tā doma ir tāda, ka daudz saka, ja mums būtu daudz maz normāli ienākumi, mēs atgrieztos. Ja? Daudzi grib atgriezties, vienkārši, ja viņiem nav garantētas iespējas šeit dabūt labu darbu, ir problēmas. Un tāpēc ir vajadzīgi projekti būvniecībā, kas nav saistīti ar vienu māju. Tu rekonstruē vai uzbūvē vienu māju, un nākamā projekta tev nav. Ir vajadzīgi projekti, kas var nodrošināt tev darbu daudzus gadus uz priekšu. Tātad ir vajadzīgi lieli projekti. Bet tas izklausās, tāds diezgan ilgstošs process. Teiksim, viena gada laikā šos budžeties ienākums, teiksim, tu nāc pie varas, tev ir kaut kāds pusgads līdz gada beigām. Ir iespējams jau pusgada laikā palielināt iespējas, kā budžetam pildīties. Bet paskaties, Donalds Trumps uzvarēja vēlēšanās. Tagad viņš ir inaugurēts, viņš ir kļuvis oficiāli par prezidentu. Skaidrs, mēs neesam prezidentāla valsts. Jā. Arī Rīgas mērs nevar vienpersonīgi uzreiz pieņemt tik liels lēmums, kā Trumps pieņem. Mēs esam maza valsts salīdzinājumā ar Ameriku. Bet, lai saprastu domu gājienu, mūsu valdība tagad dzen cauri likuma projektu, kur paredz izveidot kaut kādu aģentūru, kas nodarbosies ar mākslīgu intelektu. Tagad aģentūra, kura koordinēs šo procesu. Ko dara Trumps? Trumps aicina lielākos spēlētājus no visas pasaules. Samesties kopā. Tur nāk, piemēram, Maso Sans, kas ir Softbankas lielākais akcionārs un vadītājs. Tur nāk no Oracle, tur multimiljardieri un tā tālāk. 500 miljardi kopā sametās. 500 miljardus, un viņi sāks realizēt. Amerika neiegulda naudu. Ko es teicu no Saeimas tribīnes? Es saku, priekš kam jūs liksiet budžeta līdzekļus? Piemēram, ja es šodien būtu premjeras, es piedāvātu izvēlēties vienu no 2 uzņēmumiem, kuros mums ir ietekme, piemēram, LMT jeb TET, 2 daļai valstī piederošie uzņēmumi, un ar likumu uzdot vienam no šiem uzņēmumiem kļūt par koordinējošo institūciju tam mākslīgā intelekta attīstībai sadarbībā ar visiem. Ar likumu vienkārši izvēlēties uzņēmumu iedodam. Kāpēc? Nevis atkal kaut kādu veidot valsts aģentūru. Tāpēc, ka tur nav jāveido. Tur ir profesionāls menedžments, tur ir profesionāla struktūra, vai ne? Un viņiem ir nauda. Valsts nodokļu maksātājiem šī mana iniciatīva maksātu 0, bet viņi atkal grib izveidot jaunu struktūru. Ko tas nozīmē? Telpas jaunas, kompjuteri, mašīnas, jauna valde, jauni direktori, jaunas mašīnas ar ekstrām. Un finālā, kamēr viņi izveidos un iekārtos birojus, paies gads vai gadi,
Un beigās izrādīsies, ka pieņemtie cilvēki nav nemaz tādi profesionāli. Ko īsti nesaprot. Tāpēc izvēlies šodien labāko, kas ir, un šie abi divi uzņēmumi būtu ļoti labi, un ar likumu uzdot, ja vienojies ar Zviedru akcionāriem, kamēr viņi tur nav izpirkti vēl, un atrodās, saka, mēs jums gribam iedot, un ar likumu, lai nav pārkāpumu, kāpēc mēs tur iedodam kādam patiešo likumu, un es nobalsotu, opozīcijā strādājot, mūsu frakcija nobalsotu, ja būtu šāds priekšlikums, bet viņi atkal grib uztaisīt kaut kādu birokrātisku struktūru, un jautājums ir tāds, vai šāda struktūra vispār spētu kaut ko ieviest, ja, un kur ir tie ierēģi, vai ne? Nu, tā ir tā lieta, kad lēmumus pieņem ierēģi par citiem ierēģiem, un gala rezultātā tur nav, tu nevari šo procesu apstādināt, jo viņi baidās pieņemt lēmumus. Tas, ko es šodien piedāvāju, ļoti ātri saku šim uzņēmumam, Trumps arī izvēlējās. Trumpu mēs pieskars. Drusku pieskaramies migrācijai, jo migrācija tieši uz Rīgu visvairāk attiecās Latvijā, un mēs nemanām, ka tur kaut kur citur pašvaldībās būtu kaut kāds pieplūdums cilvēku. Cik es saprotu, pēc pašreizējām aplēsēm jau šobrīd ir kaut kādi 130,000 migrantu, nu, ieskaitot Ukraiņus un tā. Jautājums, nu, tur ir kaut kāda bīstamība, vai ir kaut kādas aplēses, kurā brīdī sakam stop, vai turpinām ģenerēt atļaujas un vispārējo? Gribu vēlreiz atvērt visiem acis un ausis. Mēs esam Eiropas Savienības valsts, mēs esam Schengena valsts. Mums nav iekšējās robežas šajā teritorijā. Visi, kuriem ir iedota uzturēšanās atļauja, darba atļauja, jebkurā no Eiropas Savienības valstīm, viņi var brīvi braukt un strādāt. Tas, ka viņam ir kāda trešās valsts pilsoņa pase, tas neko nenozīmē. Ja viņš strādā Polijas uzņēmumā un viņš atbrauc kā pols un strādā. Daudzi brauc uz šejienu patiešo. Tas, ka mums uzņēmumiem jādod iespēju piesaistīt kvalificētu darba spēku, ja viņi grib attīstīt rūpniecību, tur variantu nav, jo šodien savādāk mūsu ekonomika sabrūk. Bet tas, kas mani uztrauc, ka pēdējā laikā mēs ļoti daudz redzam šos voltus, boltus, kur brauc visādu eksotisko valstu pārstāvi, kuri šeit piepelnās un tā tālāk. Bet, piemēram, tie paši progresīvie, viņi taču ir salaiduši visus šitos cilvēkus no trešām pasaules valstīm, kur atbrauc šeit piestrādāt šajā nekvalificētā darbā. Tas, ko progresīvie man pārmet, redziet, tur projekts Riga Waterfront, uz šejienu brauks cilvēki, bagāti cilvēki iegādāties īpašumus un tā tālāk. Jā. Bet ir liela atšķirība. Atbrauc cilvēks un iegulda mūsu ekonomikā 500 000 vai 1 000 000, un viņš būs tas, kurš nevis strādās voltā, boltā, bet viņš ir tas, kas ies uz veikaliem, restorāniem, koncertiem un tērēs naudu. Jā. Tātad līdz ar to tie cilvēki, kas atbrauc tērēt šeit naudu, viņi atbrauc tāpēc, ka šī droša, patīkama valsts, jā. Bet tie, kas atbrauc sevišķi kaut kādi varbūt bēgļi no Sīrijas vai no kāda cita eksotiskā reģiona, tie jau apdraud to visu. Līdz ar to skaidrs ir tas, mums jāpiesaista investori pirmkārt, mums jāpiesaista kvalificēts darba spēks, mums jāpiesaista arī studenti, tādi, kas... Jā, bet tie studenti, Ainēr, piedod, ka pārtrauc. Būtībā, tie indieši, kas valds bolts, viņi lielākā daļa ir tieši ar augstskolu kaut kādām atļaujām. Viņi sākumā iepiķo, pēc tam viņi strādā. Ja tu cauri dienu ar velospēdu brauc un visu to smagumu svadā, tu taču nemācies pa naktīm. Es domāju, ka viņi iztaisa pirmo iemaksu un te paliek. Nē, saprot, es atbildēt nevaru, bet skaidrs ir viens. Es uzskatu, ka šī migrācija ir jākontrolē. Mums nav vajadzīgs šāds lētais darba spēks no visurienes, kas it kā brauc kā studenti. Īstie studenti mums ir vajadzīgi. Tie, kas pabeidz universitāti šeit, un plus, kā jau es teicu, ja viņi mācoties vēl apgūst latviešu valodu, tad mēs viņiem varam tur piedāvāt ne tikai uzturēšanās atļauju. Cilvēks, kas šeit nodzīvojas, viņš varbūt tās grib saistīt savu dzīvi ar Latviju. Mums cilvēki kvalificēti ir vajadzīgi tā, kā tas notiek Silīcijas ielā, Kalifornijā un citās pasaules valstīs. Tur ir citi kārdinājumi, lai tur ierastos. Bet, teiksim, tev tāpat tie ēdinātāji pateiks, mēs bez kaut kādiem šo trešo valstu trauku mazgātājiem vispār nevarētu izdzīvot, jo viņi strādā par ļoti mazām samaksiņām. Šodien tas, ko valdība dara, viņi iebāž galvu kā strausis smiltīs un domā, ka problēma nav. Bet vēlreiz saku, 30,000 cilvēki nomirst gadā. 12,000 pagājušajā gadā bērnu piedzima.
Tātad reālā bilance jau tuvojās 1:3, vai ne? Un tas caurums katru gadu kļūst aizvien lielāks. Un ja mēs vēl migrāciju pieliekam klāt, mēs izmirstam. Mums šodien vienīgā iespēja, kā saglābt šo valsti, lai nākamajās paaudzēs šeit cilvēki dzīvotu un runātu latviešu valodā, nevis brauktu projām uz citām valstīm, tāpēc, ka viņiem nepatīk šeit, tāpēc, ka būs sabraukuši visādi migranti nesaprotami. Mums jāpiesaista investori, mums jāpiesaista investīcijas. Tagad, kā Agnes ir, bet tur pa 5-6 bērniem dzemdēt. Es aicinu, un es personīgi... Tev ir piemērs. Man ir 5, jā. Un es teikšu tā, ja man nebūtu 5 bērni, ja man nebūtu jau 2 mazbērni, man nebūtu tik daudz, priekš kā man ņemties strādāt, man pietiktu, es varētu atpūsties, bet es domāju par to, kā dzīvos mani bērni, mazbērni Latvijā un kāda tā Latvija būs. Un tas mani šodien satrauc. Un es redzu tā, ka šai valstī nav vīzijas. Jā. Un, piemēram, tagad Langajā, kura tagad ik pa brīdim tur komentē arī mani par kuru manu izteicienu. Jā. Ko viņa dzīvē ir sasniegusi? Ja? Kas viņa ir? Viņa nāk tagad uz Rīgu ar domu, tur atkrieviskos un viss. Ja? Bet jautājums, radikālais nacionālists. Latvieši taču lielākā daļa brauc projām no šīs valsts. Ja, ja būtu tā, ka no šejienes brauktu tie, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda, lielākā daļa, kas ir aizbraukuši, tieši tiem, kam dzimtā valoda ir latvieši. Tad ko jūs tādi kā Langas esat izdarījuši šai valstī, lai šeit būtu iespēja labāk dzīvot, strādāt un pelnīt? Jā? Par to jau ir tas stāsts. Es gribu to mainīt. Es teikšu tā, ka ar Trumpa ievēlēšanu man ir radusies pārliecība, un es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka Trumps ir sācis konsolidēt konservatīvās partijas politiķus visā pasaulē. Piemēram, februāra vidū Kristopāns ir ieaicināts kopā ar citiem Eiropas parlamenta deputātiem no patriotu grupas apmeklēt konservatīvo partiju samitu Vašingtonā. Tur uzstāsies arī Trumps. Jā. Es lidoju tagad arī februāra sākumā uz Ameriku. Man būs iespēja arī piedalīties lūkšanu brokastīs, kurās būs apmēram 5000 cilvēku no visas pasaules, kur uzstāsies arī Amerikas prezidents Trumps, vai ne? Un būs daudz citas tikšanās gan ar kongresmeņiem, gan senatoriem. Mums ir jāstrādā, mums jāsāk konsolidēt līdzīgi domājušie politiķi visā pasaulē. Un tas, ka Trumps dzen uz priekšu daudzas lietas, tā skatā ekonomikā, piemēram, daudz cilvēku saka, nu pagaid, tad jau pašlaik var balsot. Ja jau amerikāņi ir iebalsojuši Trumpu, ko teica? Iebalsos Trumpu un sāksies 3. pasaules karš. Vēji mainās. Kas atnāca uz Trumpa inaugurāciju? Ne tikai Masks, Zuckerbergs atnāca, Bezos atnāca, visi miljardieri, kuru kompānijas ir mērāms triljonos vērtībā, ja, viņi bija blakus. Ja. Viņš ir sakoncentrējis visu lielāko Amerikas biznesu. Man cilvēki pazīstami, kas piedalījās šajā inaugurācijā, viņi teica, lielākā daļa biznesa šodien visi ir ap Trumpu. Un es ceru, ka tiešām tas, ko darīs Amerika, piemēram, viņi pateica, jūs gribat, lai mēs jūs aizsargājam 5% no IKP aizsardzībai. Un Eiropa būs spiesta investēt, jo bez Amerikas nodrošināt drošību šajā kontinentā būs grūti, jo viņi šodien ir tas lielākais policists. Un es uzskatu, ka tā var būt Trumpa arogance, kur viņi saka, būs tā, vai nu 5% vai nebūs. Lietuva paziņoja, ka viņi ieviet uz 5%, viņi nemēģina cīnīties, viņi apzinās, ka ir jāliek iekšā vairāk naudas aizsardzībā. Tā kā šajā gadījumā Trumps iespējams piespiedīs Eiropu un daudzus politiķus varbūt pieņemt tos lēmumus, kuri daudzu gadu desmitu laikā nebija pieņemti. Labi, mēs saprotam, ka viss mainās, var visu saprast, un kas arī Eiropā šīs vēsmas ir par migrāciju un tās ierobežošanu, un Trumps šobrīd ļoti drastiski tam pieiet, bet paskatāmies citām lietām. Kā tu komentē, teiksim, to izstāšanos no tā klimata līguma vai no Pasaules veselības organizācijas? Ļoti labi. Ļoti labi. Tas ir labi, jā? Protams. Mums arī vajadzētu izstāties. Zaļā kustība ir jāmūk projām. Tā ir, kas saka, nelaime lielākā. Tas ir lielākā afēra, ja, kurā Latvija ir ievilta. Iedomājies, mums ir puse teritorijas ar mežiem. Mums Nīderlandē mežu praktiski vairs nav. Nīderlandē dzīvo 18
miljonu iedzīvotāju, mums ir 1,8, 10 reizes mazāk. Viņiem ienākumi attiecīgi būs 10 reizes lielāki, tāpēc, ka viņu cilvēku skaits ir lielāks, nodokļu maksātāju skaits ir lielāks, ekonomika lielāka un tā tālāk. Mums, kuriem ir viss zaļš, tu nocērt mežu, viņš attaug pats. Protams, mums vēl jāstāda jauni kociņi, priedītes, eglītes un tā tālāk. Ja. Mēs esam viszaļākie šodien. Un tie cipari ir baisi, ko tagad, par ko runā Latvijai. Vajadzētu investēt 12 miljārdus šajā zaļā kursa uzturēšanā. Tas ir vājprāts. Pa 12 miljārdiem mēs varētu būvēt rūpnīcas, investēt infrastruktūrā, autobāņos, ja, lai cilvēki nemirtu uz ielām, ja, bet zaļie dzen cauri. Mums jāstājas ārā pēc iespējas ātrāk. Ja tu būtu valdības vadītājs, tavu programmu būtu stājamies ārā. Arī no Pasaules veselības organizācijas. Mēs esam mazāk valsts, mēs nevaram rīkoties kā amerikāņi, bet skaidrs ir viens. Es būtu pret visām šīm investīcijām. Pat ja mēs paliktu kaut kādā organizācijā, es būtu pret šīm milzīgām investīcijām, kurās mēs iznīcinām mūsu ekonomiku. Es uzskatu, ka Latvijai nevajag ieguldīt kaut kādās speciāli zaļajā kursā, jo mēs esam gana zaļi. Un šodien visas tehnoloģijas, paskaties, ko Trumps pateica. Viņam blakus ir masks, bet viņš saka, ka mēs nepāriesim uz elektrokāriem tikai. Vajag būt alternatīvai. Blakus elektrokāriem ir jābūt normālai mašīnai. Mēs sāksim iegūt. Elektrokāru biznes, tāpat Maskam tur ir monopols. Jā, tas viņam ne ar ko nedraud. Jā, bet Trumps pasaka, ka nevajag pilnībā pāriet uz elektrokāriem, piemēram, militārā tehnika. Ko tad tanki tagad būs vai lidmašīnas būs ar elektrību, kā teikt, tikai darbosies, lai viņas klusāk iet vai ne, piedodiet, tā tas nebūs, ir jābūt loģikai, mums nav savas vīzijas, mēs principā arī tagad, es pateikšu atklāt, mums bija saruna ar valsts prezidentu, viņš aicināja visas frakcijas, reizi gadā tāda tradīcija ir, un tas, ko viņš teica, ka viņu arī neapmierina šis zaļais kurs, kas tagad tiek bīdīts, un tie bija viņa vārdi. Viņš saka, Eiropa pat neprasa no mums. Viņi kaut kad pieņems 30. gados. Mēs jau gribam līdz 27. pieņemt lēmumu, un principā tā ir valsts dzīšana bankrotā. To prezidents jau ir sapratis, vai ne? Jo viņš redz, viņš labi saprot, ka viņš ir populārs šodien tur tautā, bet ja ekonomika juks un bruks, un mēs tajā purvā iestiksim vēl dziļāk, tad cilvēki teiks, prezident, kāpēc tu neatlaidi šito Saimu? Kāpēc tu pieļāvi, ka strādā valdība? Es neizslēdzu, ka prezidents, viņš nenāks ar iniciatīvu atlaist Saimu. Es domāju, ka pirmais, ko viņš varētu izdarīt, viņš aicināt šo valdību atkāpties. Jo izskatās, ka šī valdība sevi ir izsmēlusi, un ja Evikai Siliņai vairs nav ideju, nav plāna, kā rīkoties, un viņi dzīvo, un katru nedēļu viņiem ir problēmas ar kvorumiem, iespēja ir jāveido tiešām kaut kas cits, bet kā jau es teicu, tā ir valdība bez vienotības. Ja prezidents būs gana drosmīgs, tad šādu iniciatīvu noteikti mēs varētu atbalstīt, jo Latvijai ir vajadzīga beidzot profesionāļa valdība. Es neplānoju strādāt šajā valdībā, šajā sasaukumā, jo mans mērķis ir pārņemt Rīgu un kļūt par Rīgas mēru, bet ja būs jāveido profesionāļa valdība, Latvija pirmajā vietā to atbalstīs. Labi, bet atgriežoties, jo mēs pārgājām uz starptautiskām lietām, par Trumpa izteikumiem attiecībā uz Grenlandiju, Kanādu, Panamas kanālu, nevar noliekt, ka tas mulsina, jo tā retorika ir ļoti atgādina Putina retorika. Es teiktu tā, ka tas mulsina arī mani, bet es pieļauju tā, ka Trumps tomēr nav tipisks politiķis, vai ne, un šad tad viņš pāršāja par tām sarkanām līnijām. Es domāju, ka Amerika tomēr kopumā ir uzbūvēta tā, ka pat ja Trumpam ir milzīga vara, viņam nav visa vara. Tur tomēr ir kongress un senāts, un man liekas, ka viņi tos jautājumus risinās. Bet, protams, šie skaļie paziņojumi ir ap ko saistīti. Viņi pasaka, Kanāda. Viņi saka, šodien bilancē mums ir problēmas, jo mēs pērkam no jums vairāk, nekā jūs pērkat no mums. Un viņš tāpatās Vācija saka, mēs šodien pērkam vairāk no jums, jo Vācija eksportē ļoti daudz automašīnas uz Ameriku. Viņš saka, jums jāpērk vairāk, ja? Un viņš nebūs vairs tas pieklājīgais politiķis, kurš teiks,
nu labi, nu tad mēs te tā konkursa kārtībā. Nē, viņš saka, jums jāpērk no Amerikas, jā. Jums ir jāmaksā. Gribat, lai mūsu karavīri būtu jūsu valstī, maksājiet par to. Jā, nu, tas, protams, nav tā pa vecam nebija, bet varbūt šajā laikā, kamēr karš nav beidzies Ukrainā, ir vajadzīgs viens tas policists vārdā Trumps, kurš var ar dūri kārtīgi pa galdu iemaukt un pateikt, nu ko? Vai nu būs tā, kā es saku, vai mēs ejam ārā. Un tajā brīdī arī NATO dalību valsts, ja varbūt tikai tad, kad sapratīs, ka Amerika var iziet no NATO, viņi sāks vairāk ieguldīt. Jo Eiropā, piemēram, mēs te runājam par Ukrainu, aizbrauc uz Spāniju, uz Itāliju, Portugāli, viņi tur dzīvo, nu jā, viņi jūt drusku, bet tas karš viņus neietekmē tādā veidā, kā mūsu kā valsti, kam ir robeža ar Krieviju un Baltkrieviju. Līdz ar to tādiem portugaļiem, priekš kām viņiem investē, tā kā Spāņiem, viņiem ir siesta, viņiem tur pa dienu jāiet, jāatpūšās, priekš kam viņiem strādāt vairāk. Tā kā, es teiktu tā, Trumps šai pasaulē šodien nodara, bet, protams, es neatbalstu viņa izteicienus, bet no otras puses, kā jau es teicu, kad, nu, viņš ir arī šaumens. Nu, kā eksperti arī saka, iespējams tas ir tā uzmanības novirzīšana no kaut kādām citām lietām, ko viņš grib dabūt gatavs. Bet, piemēram, mēs redzējām šo uzsišanu galdā, nu pat, kad Kolumbija atteicās pieņemt 2 lidmašīnas un viņš paziņoja, ka viņiem uzliks muitu 25%. Un neviens ierēdnis nevarēs ielidot Kolumbijas Amerikā. Pēc 6 minūtēm jau Kolumbija mainīja viedokli un tagad ir gatavi prezidenta lidmašīnu sūtīt pakaļ saviem bēgļiem. Pareizi, malacis. Bet vai šādā veidā viņš var atrisināt Krievijas-Ukrainas politiku ar šādu Es domāju, ka es teikšu tā. Ukraina, Krievija, šis karš ir 3 gadus. Tas nav sācies, tas nav tā kā nepieņem 2 lidmašīnas Kolumbijā un Trumps tur paziņo un reakcija uzreiz notiek un jautājums tiek atrisināts. Bet runāsim atklāti. Krievijai apmēram 300 kuģi, tā saucamā ēnu flote, patreiz nevar nekur piestāt. Un tas noteikti... Tie tankuģi, kas pārvadā naftu uz Ķīnu, uz Indiju, jo tas jau Baidena laikā pieņems, bet es domāju, ka to viņi ar Trumpu ir saskaņojuši, jo tomēr šis jautājums visdrīzāk tika izrunāts, kādreiz jau droši vien viņi paši to pastāstīs, kā tas ir noticis, bet stāsts ir ļoti vienkārši, ka ar šo vienu lēmumu tika izdarīts milzīgs spiediens uz Krieviju, iespējams lielākais, kāds ir bijis pēdējo 3 gadu laikā, jo sankcija ir ārkārtīgi vienkārša. Ja kāds no šiem kuģiem piestās jūsu ostā, mēs no šīs ostas neviena krava vairāk nevarēs iet Amerikas virzienā. Bez Amerikas tirgus Ķīna neizdzīvos. Viņi tā salipuši kopā savā draudzībā, jo tā tirzniecība ir milzīga, ja? Apmēram arī kaut kāds triljons. Un tas, protams, būtu sāpīgi abām pusēm. Līdz ar to, ko darīs Krievija, cik ilgi viņa spēs to izturēt, es nezinu, bet kā jau es teicu, ka noteikti notiek arī kaut kādas citas sarunas neformāls kaut kādā līmenī, jo starp tiem drošības dienestiem tas ir noticis vienmēr arī augstā kara laikā. Mana pārliecība ir tāda, ka visdrīzāk līdz vasarai tas karš varētu izbeigties, bet, protams, tie nosacījumi vispārējais, kā tas notiks, to es nevaru komentēt, bet ir sajūta tāda, ka tieši šīs pēdējās sankcijas Krievijai ir ļoti sāpīgas. Okay. Juķis Liepnieks Poaro sarunās teica tādu lietu, ka Šlesers ir favorīts uz Rīgas mēra amatu, ka tā ir laba ziņa, bet lielākā problēma, ja viņš savā kampaņā skaidri nenoformulēs ģeopolitisko savu pozīciju, tad tas nav labi. Vai tu vari šobrīd noformulēt savu ģeopolitisko? Pirmkārt, Liepnieks drusku kļūdās. Kopš ievēlēšanas Saeimā mēs esam visos balsojumos bijuši Ukrainas pusē, visa mūsu frakcija vienbalsīgi. Tas ir punkts 1, vai ne? Mums nav bijis neviens balsojums, kurā varētu kaut ko apšaubīt. Šodien mēs esam Eiropas Savienības un NATO valsts, mums nav alternatīvas. Es varu kritizēt Eiropas Savienību, es varu kritizēt tur liberālos spēkus, alternatīvas nav. Ja mēs būtu šodien neatkarīgi, kā te daži iedomājas, kā Moldova, mēs būtu tādā pašā situācijā. Ja mēs būtu neatkarīgi kā Grūzija,
mums situācija būtu apmēram tāda pati, varbūt pat sliktāka. Līdz ar to es esmu bijis politiķis, kura laikā, kad es atrados valdībā, Latvija iestājās Eiropas Savienībā un NATO. Tātad, ja kāds, tā skaitā Juris Liepnieks, apšauba manu ģeopolitisko skatījumu, viņš neapšauba, viņš saka, ka vajag konkretizēt. Es konkretizēju to. Es esmu balsojis par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, un es uzskatu, tas bija pareizs lēmums, un mums nav cits alternatīvs. Bet tas, ko es arī saku, tad, kad karš beigsies, tas, kas nemainīsies neatkarīgi no sankcijām vai nesankcijām, mums būs tiešā robeža ar Baltkrieviju un Krieviju. Un jāsaprot to, ka neviens valdnieks nav mūžīgs, mums būs jāsadzīvo ar šiem kaimiņiem, jo kaimiņus mēs izvēlēties nevaram, ar to būs jārēķinās, bet tas šodien nav jautājums, kas ir dienas kārtībā. Es domāju, ka tās sankcijas, kas ir noteikts pret Krieviju, viņas netiks atceltas vienā dienā, pat ja viņi par kaut ko vienosies, es domāju, ka tas prasīs daudzus gadus, un skaidrs ir tas, ka Latvijai būs savā ārpolitikā cieši jāstāv kopā ar pārējām Eiropas valstīm, principā, jāaizsargā mūsu ārējā Eiropas Savienības un NATO robeža kopā. Un 5. pantam ir ļoti liela nozīme Latvijas drošība. Ja mēs nebūtu šodien NATO, es teiktu tā, ka iespējams mēs vairs nebūtu neatkarīgi. Okay. Tā ir atbilde Jurģim Liepniekam par viņa neskaidrību tavā šajā Savienībā un NATO ir jautājums, kurā es biju aktīvi iesaistīts procesā un atbalstīju arī ar saviem balsojumiem gan Saeimā, gan piedaloties referendumā, gan strādājot valdībā, lai Latvija būtu Eiropas Savienības un NATO dalību valsts. Kā tu pakomentētu, to viss skaidrs, kā tu pakomentētu šo Argentīnas prezidenta Javieru Mileju runu Davos formā, ja tu esi ar to iepazinies? Es iepazinos, jā, man patika. Man arī kaut kas tur šķiet ļoti saistošs un nevar noliekt, ka Argentīna pat šajās dienās arī kredītreitingu paaugstināja. Bet tā doma par to, ka valsts ietekmi uz cilvēku dzīvi ir maksimāli jāsamazina. Kaut vai, piemēram, tādā sīkumā, šeit es neksīju Van Saltu pārstāvēšu, ja? Ka kaut kādas ierēģņu tantes izdomā, ka garšiņas nevajag tev. Tev vajag tikai tabakas garšiņa. Tev nevar būt tur arbūza garšiņa vai kāda cita garšiņa. Vai ka pieaudzis cilvēks nevar pats izdomāt, cikos viņš var nopirkt alkoholu. Kaut kādas tādas lietas, šie aizliegumi kaut kādi bezjēdzīgie. It kā veselības ministrijai nebūtu kaut kāda pietiekami problēma, ko risināt. Tas liekas tik absurdi. Sāksim ar Argentīnu. Tad es noklausījos šo runu, tulkojumā, jo viņš tomēr runāja savā valodā. Un mans viedoklis ir tāds, ka viņam ir pilnīgi taisnība. Mēs nevaram lineāri paņemt, samazināt ierēģņu skaitu. Ir jāver iestādes. Kā jau es teicu, ir 6 iestādes Latvijā, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. 6. Tad ir 6 direktori, 6 valdes, visiem tiek nodrošinātas automašīnas, kabineti, sekretāris. Pietik to vienu? Vienu. 6 iestāžu vietā vienu par ministrijām. Mēs runājam, ka vajag, piemēram, tagad uzlabot drošību. Un ir viena lieta. Drošība miera apstākļos, drošība kara laikā. Un ņemot vērā, ka pat ja tagad būs pamieris, mums tāpatās ir jābūt gataviem strādāt citā režīmā. Es, piemēram, teiktu tā, būtu jāapvieno iekšlietu ministrija un aizsardzības ministrija. Viens ministrs, viena vadība, viens atalgojums, jo mēs redzam to... Par iekšējo un ārējo drošību vienu. Bet ja sāktos karš, kas saka, pieklauvēsim, darīsim visu, lai tas nenotiktu, bet pieņemsim, notiek, jā. Kā labāk būtu koordinēt, jā. Piemēram, notiek kaut kāda bombardēšana, aizdegās mājas. Kas brauc tās mājas apdzēst? Ugunsdzēsēji. Viņi ir daļa no mūsu nacionālās drošības sistēmas. Ir vai nav? Viņiem šodien atalgojums ir pa zemu. Es uzskatu, ka viņi arī jāuztver kā daļa no mūsu nacionālās drošības sistēmas. Policisti, kuriem arī ir ieroči, vai pat bez ieročiem, jā, vai viņi kara apstākļos nodrošinātu drošību, piemēram, cilvēku pārvietošanās, daudz ko citu. Jā. Tā nav tikai armija ādažos vai kaut kādā poligonā, tā ir visa policija. Zemesardze vai ne, tas viss būtu jāapvieno, un es domāju, ka būtu jāizveido, pirmkārt mēs ietaupītu ievērojami
uz administrācijas menedžmenta, otrkārt tā nauda, kas tiktu ietaupīta un ko mēs piešķirtu līdz pat, piemēram, 5% aizsardzībai, tad no tā iegūtu tai skaitā arī ugunsdzēsēji, policisti, visā Latvijā. Piemēram, par droniem mums bija tikko debates Saeimā, tas ir absurds. 3 gadi kopš karš ir sācies. Tagad jautājums, kā notiek dronu virs lidostas? Tas ir patreiz Saeimā ir jautājums. Ja kā notriek dronu virs lidostas? Ja? Viņiem nav nekāda sistēma. Jā, tad piedodiet, tad ierakstam likumā, kad katram medniekam ir tiesības notriek dronu virs savas teritorijas, vai ne, lai viņam nebūtu jāsaskaņo tur ar Evikas Siliņas valdību, kura nav spējīga pieņemt lēmumus, vai ne. Līdz ar to ir jāpieņem lēmums, ka, piemēram, Polijā pie viņu lidostām atrodas pretgaisa aizsardzības jau visas iekārtas. Mums nekā nav, mēs pat nevaram dronu notriekt. Pirms kādu laiku viens tur drons te lidinājies pa Latviju un visi viņu vēroja, kamēr tas drons kaut kur pats nenokrīt. Ja tas būtu tiešām drons ar kaut kādu tur sprākstvielu un kurš lidotu mērķtiecīgi, piemēram, uz kaut kādu strateģisku objektu, piemēram, Rīgas Hesu. Ja, uzspridzinātu Rīgas Hesu, tur liela daļa no Rīgas tiktu noslaucīta, vai ne? Kā tiek apsargāts Rīgas Hesu? Un es pateikšu kaut ko vēl vairāk, to, ko es teicu no Saeimas tribīnes. Es saku, par šiem vairāk nekā 2 gadiem, kopš strādā šī Saeima, mums nav bijusi neviena sēde, kur deputāti tiktu informēti, kas ir jādara kara laikā. Mums bija viena sēde tikai, kurā mums bija doma pieslēgties attālināti, ja Saeimas māja, piemēram, nav vairs lietojama. Tu iedomājies, sākas karš, un mēs tagad domājam, kā mēs caur telefoniem saslēgsimies. Kā tu domā? Vai nebūtu tā, ka pirmais visas tās antēnas satelīti tiktu iznīcināti, lai telefoni nestrādā kara laikā? Vai tas netiktu vienkārši iznīcināts? Es domāju, ka tas jā. Nav instrukcijas, vēlreiz saku, nav bijušas instrukcijas. Es to no Saeimas tribīnes teicu. Es saku, mēs neesam informēti. Es esmu partijas un frakcijas vadītājs. Ja? Valdība nav nākusi un nav informējusi. Ko mēs varam atbildēt mūsu parastiem cilvēkiem par bumbu patversmēm, par to, ko darīt? Ja? Izskanēja, ka vajag ņemt kaut kādu paku, lai 72 stundas varētu tur kaut kur attiecīgi mežā vai kur tur slēpties. Bet kur doties, kā aizsargāt? Es saprotu tā, ka vīri iet tur cīnīties, karot un tā tālāk. Ko darīt sievietēm, ko darīt bērniem, kā viņus paglābt, ja nav bijusi Saeimā vispār neviena debata par šo jautājumu. Vajadzētu taisīt slēgto debati. Esošā vara, vienotības vara nav uztaisījusi nevienu debati. Tas ir vienkārši ārprāts. Un tad, kad ēķis vai kāds cits saka, ko darīt, ja kaut kas sāksies, ja, un tad katrs kaut ko izsaka, mēs Saeimas deputāti pat neesam informēti un instruēti, kā rīkoties. Tas ir vienkārši, tad katram ir jārīkojas pēc savas izpratnes. Tas ir absurds, kas notiek valstī. Šo valsti neviens nevada, ne politiskā, ne ekonomiskā līmenī. Bet vēl pāris par to iejaukšanos cilvēku privātajā dzīvē ar tiem aizliegumiem. Ja, piemēram, mēs no 18 gadiem varam iesaukt jauniešus armijā, dot viņiem īšus automātus, un tāpat laikā mēs aizliedzam viņiem līdz 20, līdz 21 gadam spēlēt spēļu automātus. Tas nav bišķi paradoxāli. Es teiktu tā, ja būtu mana vara, es aizliegtu pīpēšanu, dzeršanu visiem, ieskaitot tev. Tad tev nebūtu vara. Bet skaidrs viens, kā teica Šveiks, tie, kas ķersies alkoholam, tiem visi game is over. Visiem čau, jā. Tāpēc es arī nepiedalos nevienā balsojumā par cigaretēm un alkoholu, tāpēc, ka es saprotu, tur ir... Tu atturies? Es nebalsoju vispār. Bet es atklāti eju uz tribīnes, es saku, es alkoholu nelietoju. Cigaretes nelietoju, un es nevaru nostāties, piemēram, pīpēt tradicionālās cigaretes vai mākslīgās. Līdz ar to es neesmu... Bet jautājums par cilvēku brīvībām, jo pasaulē daudzās valstīs jau atļauj marihuānu. Pret marihuānu, piedod? Nē, es nesaku, ka vajag. Es vienkārši saku, ļaujiet pašiem cilvēkiem izvēlēties. Viņi pieauguši cilvēki, ja tu gribi sevi indēt, bet te jau stāsts par brīvību, šie anti-aizliegumi, tas vienkārši ir smieklīgi. Es uzskatu tā, mums vajag kaut šitā te turēt un kontrolēt mūsu jaunatni līdz 18 gadiem. Jā. No 18 gadiem dariet, ko gribat. Jā. Mēs, protams, aizliedzam narkotikas, tur marihuānu tādas, bet pīpēšana, dzeršana nav iespējams. Tas ir, mēs varam spēlēt šīs spēles. Mana pozīcija tāda, līdz 18 gadiem vajag stingri, tā kā Trumps, piemēram, pateica, ir 2 dzimumi, sieviete, vīrietis, punkts, un tā būs Amerikas oficiālā politika. 2 reizes iedomājies ZZS, kuru vēlētājs ir laukos, reģionos,
Viņi nevar nobalsot par to, lai likumā skaidri pateikt, kad ir 2 dzimumi. Cilvēki ir tā sapinušies ar tiem progresīvajiem, ja, un principā priekš kam ZZS vajadzīgs. Viņiem tad jāstartē nākamajās vēlēšanās kopā ar progresīvajiem, kā teikt, un jāizstāv tā kopīgā ideoloģija. Bet, ja nopietni, protams, es uzskatu, vārds propaganda, diemžēl, ir labā propaganda, ir sliktā, bet ir jābūt arī pozitīvai propagandai par vērtībām, par to, kas ir slikts skolās, un maksimāli jādara visu, lai līdz 18 gadiem tomēr tās vērtības būtu tam bērnam. Skaidrs, ka tas nav viegli. Tas atkarīgs no ģimenēm. Bet no 18 gadiem es uzskatu, tiešām vajag ļaut, piemēram, absurds par to alkohola. Par dažām stundām, par pāris stundām. Tas ir tāds populisms. Es atceros padomju laikus, tad, kad bija točkas. Princips ir tāds, ja tu aizliec kaut ko, automātiski uzreiz nelegāli pavarās biznesa. Tas pats ar garšiņām. Blakus valstīs, Lietuvā, Igaunijā to ir nopirkt. Un šeit ēnu ekonomikā un visiem spekulantiem tas ir ienākums. Par jauniešiem no cik gadiem var lietot alkoholu. Es teiktu tā, man vispār es esmu pret alkoholu, pret smēķēšanu, bet ir jāsaprot, 18 gadi, tā ir tā robeža, līdz kuram mums tās vērtības maksimāli ir jāiezem iekšā. Pēc 18 gadiem, ja viņš grib iedzert, viņš tāpatās to aliņu kaut kur nopirks, vīniņu nopirks, mēs varam spēlēt tur kaut ko, ka mēs gribam baigi ietekmēt, mēs nevaram. Tā kā pēc būtības kontroli līdz 18 gadiem, no 18 gadiem dari, ko gribi. Pareizi. Paldies, Ainār, šodien. Paldies, Neksijas Saltes, kas tajā tiesā, kur viņi ir apstrīdējuši tās garšiņas, jo tas ir tiešām absurds. Tas tikai ēnu bizness no tā barojās un nodokļi mazinās. Paldies Baltām bāram BB restorānam par viesmīlīgām telpām un tiekamies nākamreiz. Domāju, ka nākamreiz mēs apspriedīsim pārējo Rīgas mēru kandidatūras un iespējamās koalīcijas nākamajā sasaukumā. Un varbūt vēl kādi jautājumi. Mums laiks beidziet, bet sāt ir vienu skatītāju jautājumu. Droši. Bija jautājums, vai izskatīt tādu lietu, jo Trumps, piemēram, šobrīd arī ļoti pievēršās tam kriptovalūtām. Vai tu izskatītu, ka Rīgas doma kaut kādus pasīvus tur kriptovalūtās? Es teikšu tā, ka es neesmu tas labākais eksperts šajā jomā, jo es skatos no malas, bet es to procesu līdz galam neizprotu. Es domāju, ka Rīgas domai nevajag spekulēt ar kriptovalūtām, jo tomēr tur baigās spekulācijas notiek. Ja mēs apskatāmies to slaveno bitcoinu, ja tu, piemēram, ieguldi 1 miljonu un pēkšņi tas miljons vairs nav miljons, bet tikai 100 000. Vai vienā brīdī 2 miljoni. Vai vienā brīdī, nedrīkst ar nodokļu maksātāju naudu nedrīkst. Un tāpēc jau ir tas ieguldījumi valsts obligācijās starptautiski, kur tu dabū 3%, bet tomēr tu nedrīkst ar nodokļu maksātāju naudu spēlēt. Bet tas, ka šis kripto biznes ir attīstās starptautiski un mums jāpiesaist arī cilvēki, investori, kas ir gatavi to visu attīstīt, tas ir jādara, bet nekādā gadījumā iesaistot nodokļu maksātāju naudu. Tur es esmu kategoriski pret. Tev pašam ir kriptovalūta? Nav. Paldies, Ainār, šodien. Paldies visiem, tiekamies nākamā pirmdien.